Alus darītavu veikumu un dalītos pieredzē gada nogalē Ērgļos tikās mazo alus darītavu aldari no visas Latvijas. Par viņu nākotnes perspektīvām un sajiet iespējām vairāk nākamajā sižetā. Pirmo reizi Latvijā Ērgļos tika rīkots mazo alus darītavu sajiets Iemets Ērgļi 2015. Tā mērķis – iepazīstināt ar mazajām alus darītavām, kā arī dot iespēju dalīties pieredzē un veidot sadarbības projektus. Ideja par šāda veida sajieta nepieciešamību radusies uzņēmējam Edgaram Zahārovam, kura ikdienas darbs saistīts ar mazajiem alus ražotājiem un to produkcijas tirdzniecību. Es esmu personīgi bijis pilnīgi katrā mazā alus darītavā, ticies un sveicinājies ar alus darītavas īpašniekiem, aldariem. Es pazīstu viņus visus. Viņi savā starpā nepazīst. Es domāju, ka viņus vajag visus savākt vienā vietā, lai viņi iepazīstās savā starpā, jo īstenībā viņiem problēmas ir viens. Viņi nav konkurenti. Maza alus darītava saldu un nekad nav konkurence mazai alus darītavai Aiviekstē. Viņi ir tikai un vienīgi partneri, kur apmainīties ar kaut kādu pieredzi un iemaņām. Viņi nav konkurenti. Viņiem vajag tikai kopā strādāt. To, ka savā veidā alus darītavas nav konkurenti, bet sadarbības partneri, apliecina vairums uzrunāto. Nevis vienas alus darītavas, bet mēs jau esam 4 alus darītavu tā kā organizēts pasākums, jo visi uzreiz vēlējās iesaistīties. Mazās alus darītavas katra pa sevi ir ļoti īpašs un īpatnējs ar ļoti individuālu pieeju katram, taču ir jāapzinās viens, ka tikai kopā var izdarīt vairāk. Sajietā tika pārstāvētas 6 alus darītavas. Pasākumu iniciatori Madonas alus, Buršs, Tālavas ķēniņa alus, Ādaža alus, Krāslavas alus un Madonas alus darītavas Baudalus. Lai arī alus darītavu prezentācijas apliecināja, ka alus vārīšanas process visiem ir līdzīgs, degustācijā tika justa izteikta garšu atšķirība. Divus vienādus vārījumus nevar uzvārīt. Neviens var ļoti līdzīgs, bet divus vienādus nevar. Tāpēc pat, ja es tagad jums visiem izstāstītu receptu un jūs katrs mājās pēc manas receptes uzvārīt sev alu, jums katram viņš iznāk savādāks. Tā ir tāda māksla un burvība, tāpēc ir tik daudz šo alus darītāju un cilvēku, kas labprāt mēģina un pat mājražotāju, jo tas ir interesanti un nav divu vienādu lietiņu. Katram varbūt ir sava īpašā recepte. Tomēr, lai arī šie procesi ir līdzīgi, garšas ir atšķirīgs. Vai jūs dalāties, vai tas ir noslēpums? Nē, mēs nedalāmies. Tas ir tiešām komerces noslēpums. Kā atzīst paši uzņēmēji, ikdienas darba procesā grūtību netrūkst. Es pārstāvu finanšu cilvēkus, finanšu pasauli, pārstāvu auditors, grāmatvežus. Vienkārši esmu sapratis to, ka ir jāpalīdz cilvēkiem, jāpalīdz lauku cilvēkiem sakārtot lietas, sakārtot finanses. Un šīs lietas, teiksim, mazās alus darītavās, es domāju, ka katram ir savas problēmas, kur ar stingru roku var panākt tikai pozitīvas lietas. Kas ir šīs lielākās problēmas? Finansējuma trūkums viens, otrs varbūt zināšanu trūkums tieši finansēs grāmatvedības kārtošanā, nodokļu likumdošanā. Mazam uzņēmējiem nav viegli. Es domāju, ka ir vairāk iemesli. Ne jau vienmēr varbūt tikai ir tie nosauktie nepareizās nodokļu politikas un tam līdzīgi. Es domāju, ka ņemot vērā mūsu valsts specifiku, ir vispār diezgan grūti mazu biznesu taisīt, tur, kur ir mazs klientu loks. Lai paplašinātu pircēju loku, kā arī piesaistītu pašmāju un ārzemju turistus, īstenots 5 mazo alus darītavu kopīgs projekts Latvian Craft Beer. Tajā apvienojušās alus darītavas no Madonas, Krāslavas, Saldus, Pļaviņām un Raiskuma. Latvian Craft Beer, tas ir projekta nosaukums, tas nav zīmols. Šajā projektā mēs esam apvienojuši 5 mazās alus darītavas, un principā tā misija ir ārzemju turistus iepazīstināt ar to, kas notiek Latvijā, ka Latvijā attīstās alus kultūra un augumā amatnieku spēks. Pircēju loka paplašināšanai tiek domāts arī par pašmāju un ārzemju turistu piesaisti, kooperējoties dažādu sfēru ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Visur pasaulē ir ļoti izplatīts gastronomiskais turisms. Cilvēki brauc, ēd, skatās, kaut ko garšo. Mums ir to vajag darīt. Mēs varam taisīt sieru, vārīt alu, cept pīrāgus, piparkūkus, vēl visu ko, lai cilvēki brauc un skatās. Alderi ir apņēmības pilni ģenerēt jaunas idejas un savu iesākto ceļu turpināt. Vienreizēm šķiet, ka nepieciešams lielāks valsts atbalsts un pretimnākšana. Arvien vairāk jāsāk stimulēt par to runāt, kad galvenais jau ir ekonomika. Galvenais nav, ja tā drīkst teikt, dziesmu svētku un deju svētku. Galvenais tomēr ir cilvēku uzņēmība un spēja organizēt savu laiku, radīt produktu
novest viņu līdz tirgumu. Tā ir liela māksla, un to ne katrs var. Tā ir liela uzdrošināšanās, un uzņēmēji priekšā, kā saka, noņemt var tikai cepuri. Ar jaunu kontaktu dibināšanu, dalīšanos pieredzē, alus degustāciju, konkursiem, dejām un mūziku pirmais Latvijas mazo alus darītavu sajietes Ērgļos ir izskanējis.